Sveiki, šodien mēs jums rādīsim, kā raut ratā ar rolleri. Šajā video piedalās Ricards Klidziņš un, protams, kad Henrijs Eizeņgrauds. Mēs esam profesionāli idioti un šo darām uz noslēgtiem ceļiem. Lūgums šo mājās neatkārto. Alkohola reibumā aizliegts vadīt transporta līdzekļi. Ričards, šodien es jums pastāstīšu un arī parādīšu, kā raut ratā. Pastāstīšu par savu rolleri. Pēc tam Henrijs pastāstīs par savu rolleri. Kā arī kaut ko vēl jāizdomā. Šis ir mans rolleris. Nav gan. Šis ir mans Yamaha Slider 2008. gada. Tas ir pilnīgs stoks ar iesūni arī spūtēju, kā arī nomainīju diskus. Viņam ir tikai vizuālie, tā teikt, tuningi, kur arī gaisa ķērais un temperatūras sensors koso. Tas viss, kas šim rollerim ir darīts. Что я не та. А ты прочти в моих глазах. Боюсь остаться с тобой. А ты пойми, что я не та. Henrijs, es jums mācīšu raut ratā, lai viss čiepiņas būtu jūsu. Es jums parādīšu savu dampi, kurš neiet, bet nu par to mēs neuztraucamies, vai ne, draugi? Viņš iet, ja ļoti labi grib, viņš iet, neuztraucieties. Viņš iet. Kā tad raut ratā normāli? Tā, ka šķiepiņi stāvējās. Tātad, tev jāatrod balans punkts. Kā atrast balans punktu? Ojojoj, vecīt vēl pa ātri tādām tēmām. Bet skaties, kā es iemācījos ļoti ātri to izveidot. Paņem ar gāzīti, uzvar priekšā ripuli 23 cm augšā. Sajies. Un uzreiz bremzi. Un šitā te pagoņī. Tad tu iemācīsies izmantot bremzīti normāli, piedīs pie bremzītes. Ko vēl tālāk? Iemācies bremzi izmantot, un tad uzrauj mēģināt uz balans punktu. Kā atrast balans punktu? Nu, tas ir punkts, ka tu vari praktiski... Tas ir punkts, ka tu vari... aiztaisi muti! Tas ir tas punkts, ka tu vari uzraut priekšā ratu gaisā un tev nav ne bremze jātur, ne gāzi un tu vienkārši ripo. Tā vispār. Un tā tu spēlēsi tikai ar gāzi un bremzīti. Un rollers pats dar savu dzīvi. Tā kā jā, long story short, tas ir viss, ko tev vajag zināt par to. Tagad mēs skatīsimies, kā Henrijs mēģinās te paraut ratā. Davai, rādi, ko tu spējīgs vispār. Nu, nē, puikam vēl jāmācās. Tagad mana kārta praksē. Jāskatās, kas sanāks. Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestras piernas, a oscuras sin la linterna, sin llevar una vida tierna.